81. gada diena kopš Moras kaujām, kur 19. divīzijas Latvijas leģionāri karēvīgi cīnījās ar pārspēku, ļoti ilgstoši aizturēja pret iebrukšanu Latvijā, un pats galvenais cīnījās par Latvijas iedzīvotāju drošību. No tiem laikiem ir viens spilgts citāts, ko ir piefiksējuši Mālpils iedzīvotāji. Leģionāri savā starpā runāja par to, ka pēc šīm kaujām latviešiem ir jādzīvo tālāk. Kādiem ir jāsavāc gruveši un zirgi, jājūdz nevis bēgļu ratos, bet arklos, un jāstrādā savu zemīti. Un šis novēlējums arī ir mūsu novēlējums latviešu tautai, latviešu jaunatnei, latviešu nākotnei, lai Latvija būtu nacionāla, konservatīva, domātu par savu izaugsmi ekonomikā un pats galvenais, lai strādātu joprojām ar gruvešiem, kas ir atstājuši pēdas no pusgadsimta ilgās okupācijas, un Latvija būtu plaukstoša. Lai uzlausta saule Latvijai!